Čau, laimi lūgt apkārt mūsu podkāstā Divi pa futbolu. Es esmu Kristaps. Es esmu Knuts, un šodien mēs parunāsim par spilgtākiem Anglijas Premjerlīgas mačiem, kas ir, mūsuprāt, interesantāki, un arī par Spānijas pārstāvto spēli Real Madrid Valencia un Francijas kausa fināls Parīzi Monako. Sākam ar šeit aizraujošāko maču Manchester United Liverpool. Man šķiet, ka visus pārsteidz, ka United priekš vien tā ir uzvara 2-2. Ļoti smuks spēlē United Liverpools, nezinu, ko darīt. Treneris laikam gribas tiešām Real Madridi, bet man ļoti patika spēlē. Maguires ļoti labi parāda, ka viņš ir top klases aizsargs, un tur lielākā daļa Manchester spēlētāji bija izcili, izņemot daži. Kā tev šķiet? Jā, manuprāt, Manchester United tiešām aizdīja vienu no nepat pašu labākos šo sezonu savu spēli, pašu labāko sezonas spēli. Es tomēr nedaudz biju vīlies arī Liverpoolā, es biju gaidījis tiešām vairāk, ka būs kaut kāds normāls panākums, tāds pārliecinošs 4-0, 5-0, kaut kas uz to. Salāks, gola ārus malicis, bet tā bija pendela, es biju gaidījis vairāk. Jā. Bet United tiešām pārsteidza, tiešām Onanā ļoti labi kaut cik nospēlēja. Nē, arī, protams, Liverpoolai es esmu pētīgs par Cody Gakpo, tomēr viņš bija diezgan sniegums. Labs arī gols bija, labi spēlē, bet, manuprāt, vairāk priecīgāk varētu būt tieši Manchester United, pēc ka viņi šobrīd, laikam, bija 14-13, kaut kas ap to pozīciju. Jā, un viņi uzvar vienu no to klubu. Viņiem bija nešķirs, bet, tā Manchester uzvar. Jā, principā Manchester kā uzvara. Un Alissons bija diezgan slikts šajā mačā. Tur bija nevis kā pārēst Liverpool fans saka, Alissons sakal vārtos. Tagad ir tāds Alissons sakal vārtos. Jā, bet, manuprāt, Liverpool, ir tā, ka, protams, gadās arī pēc lieliem kāpumiem arī tā kā kritumi. Šis bija viens no tādiem Liverpools šīs sezonas kritumiem, jā. Bet, manuprāt, viņi, protams, es ticu, ka viņi saņemsies un aizdīs sezonu, tomēr daudz kvalitīvāk, daudz labāk. Un es pat domāju, ka viņi arī noturēsies pirmajā vietā līdz sezonu beigām. Jā, parunāsim vēl par Chelsea Crystal Palace maču arī. Manuprāt, Chelsea tiešām ir ļoti daudz tie spēlētāji. Viņi cenšas atrast katram kaut kādu savu vietu, bet nesanāk. Jā. Bet rezultāts arī Crystal Palace malači ļoti labs sniegums tas bija. Ļoti pozitīvi mani pārsteidza. Es pat īsti neteiktu, ka mani pārsteidza, tāpēc, ka arī aizdītajās sezonas spēlēs viņi tiešām spēlēja ļoti kvalitatīvi un arī ļoti labi pret citām komandām. Man ļoti patīk Crystal Palace sniegums, ļoti laba komanda, bet pēc Andreja Rubina pamešanas bija vairs nav tik labi, bet, godīgi šeit Chelsea nokāpsies uz kādu 6. vietu. Un Crystal Palace uz 7. būs. Es domāju, Crystal Palace mierīgi top 10 mierīgi varētu iekļūt. Ja viņi, protams, arī pacentīsies. Tādas sava līmeņa komandas uzvarēs, kā tu Brentford, Brighton vai zemāks. Bet Chelsea, manuprāt, par šo maču vairāk Sancho jaust, viņš ļoti labi spēlē. Tiešām arī tā rezultīvā piespēlē no centra. Cole Palmeram arī beidzot, bet kārtīgie vārti. Tā kā ļoti labs sniegums. Tad arī parunāsim Newcastle United pret Tottenham. Tas bija, man šķiet, ka man bija lielais pārsteigums, bet es nevaru teikt, ka es neesmu priecīgs par to. Man patīk tas rezultāts. Jā, manuprāt, Newcastle tiešām aizdīja arī kārtējo labo spēli, jo arī iepriekšējās spēles viņiem bija ļoti labas 3-0 pret Aston Villu un arī viena uzvara pret labu spēlnieku bija. Tā kā Tottenham, es biju gaidījis no Tottenham tiešām vairāk, bet, malači vismaz viņi, trāpīja golu. Vismaz Solankī, trāpīja to pirmo golu 4. minūtē. Jā. Bet nenoturē. Es biju gaidījis, ka viņi kompensācijas laikā izraus Nature 2-2, bet, diemžēl, nesanāca. Bet par laimi Newcastle pat noturēja uzvaru diezgan pozitīvi priekš viņiem. Viņi var arī tagad kāpt aizvien augstāk tabulā.
Un tad parunāsim vairāk par Francijas kausa finālu, Monako pret Paris Saint-Germain. Tas notika Katarā, tur, kur pasaules kausa bija ļoti, es gribēju teikt, bija ļoti interesants mačs, bet tā bija melošana. Bija diezgan garlaicīgs mačs, daudz nekas nenotika, Dembele neparādīja labu sniegumu sākumā, bet trāpīja uzvarošos golus. Ja Monako būtu pats centies, gan jau būtu uzvarējuši kāds 2 vai 3 vietas. Jā, manuprāt, tiešām Parīze daudz uzbruka, mierīgi varēja uzvarēt arī 3-0, bet Monako arī ļoti labi aizsargājās, tiešām ļoti labi spēlēja kvalitatīvi, tā kā pie kaut kādas apstākļu sakritības es pat uzskatu, ka Monako mierīgi varēja arī izlīdzināt tomēr to rezultātu un varbūt pat uzvarēt. Jā. Arī Ousmane Dembélé jāuzteic, viņš spēlēja diezgan uzbruku, viņam bija daudz momentu, bet pašās beigās tomēr viņam izdevās gūt šos vienīgos izšķirošos vārtus. Jā, tagad nākošais mačs. Nākamais mačs arī tāds diezgan intriģējošs bija Real Madrid. Real Madrid pret Valenciju, arī Valencijai La Ligas tabulā ļoti švaki iet šo sezonu. Viņi arī bija uz tabulas apakšlikam pirms pēdējā vieta. Bet tagad iet labāk. Diemžēl zaudēja lielai milžiem Real Madridai, bet tas man šeit bija saprotams visiem. Modričs trāpa tiksmu golu, Bellinghams arī, Vinicius diemžēl dabūja sarkano. Bet, ja godīgi, man šeit, ka Real Madrida bez veciem spēlētājiem nekur tālu netiks. Jā, jo Modričs tiešām jāuzteic šajā spēlē ļoti kvalitīvi, viņš spēlēja. Labs vārtu guvums, arī labas piespēles partneriem. Bellingams arī ļoti labs 90, laikam, četvrtajā, kurā kompensācijas laikā. Jā. Guvā uzvaras vārtus, arī bija celebrations pie karodziņa labs viņam pret faniem. Bet, par Vinicius Junioru arī varētu padiskutēt, ka, tā... Nevajadzēja tā darīt. Viņš dabūja sarkano pret vārdsargu, pārkāp noteikumus, bet arī tāda situācija, kur, principā, vienkārši vajag nokontrolēt sevi. Baigi tur neizrādīt fiziski uz kādu citu savas emocijas, tāpēc, es tomēr ieteikšu junioram tomēr uz citiem mačiem tā kā... Būt mierīgākam. Tā kā arī pamācīties no šīs spēles un pakontrolēt sevi. Bet, Real Madridai baigi nebija vajadzīgs, viņi tāpat kontrolē spēli. Jā, tāpat ļoti tā kā veiksmīgi spēle Real Madridam un arī veiksmīga uzvara. Jā, te ir kaut ko vēl piebilst? Nē, tas būs arī viss, tiekamies citos mūsu video. Tas arī būs arī viss. Tā.